tas ir ļoti forši, tāpēc, ka tas ir gan sirdī, gan garam, gan ķermenim, gan prātam. Visi dejo liels, vecs vai jauns, un kopēji gūt prieku, gan pozitīvas emocijas, lieliska pozitīva emocija apmaiņa. Pēc nogurdināmas dienas vajag forši aiziet uz treniņu un atpūsties tādā veidā, atslābināt savu prātu no ikdienas darbiem, stresiem. Lai arī tas ir fiziskais treniņš, tomēr viņš palīdz tiešām atslēgties no visa un pēc treniņa vienmēr jūties pacelāts vienkārši, ka tu esi padarījis kaut ko super labu. We really enjoy. Just look at that. Listen to that. It's pure joy and love. Zumba is about pleasure, it's about fun, it's about exercise, about fitness. It's so many things, but it's about enjoying your body again and your mind. What I can tell you, I mean, just try. You will get out of your shell. You will get out of your comfort zone, and that's the best part of it. Noskaņojums ir fantastisks, kusties tajā pašā virzienā, un tad tev kļūst pārāk viegli, tu gribi iesvīst kā citu kustēties, tev pievienojas rokas, viss ķermenis un viss nāk pa solīšanu, tāpat kā jebkurā fitnesa nodarbībā sāc ar pamatiem un audz un beigšs tā kļūst par atkarīgu. Tik daudz cilvēku, tik daudz zumbotāju, liels prieks un patiešām liels gandarījums redzēt tas laimīgas sejas, kas ir kaut kas nereāls. Būtībā bērni ir mūsu atspoguļojums. Un mēs ar saviem darbiem varam ietekmēt mūsu bērnus, vai ne? Un man gribētos, lai mans bērns arī būtu sportisks. Līdz ar to rekordiem viņa līdzīgi. Un šeit ir lieliska iespēja atrast jaunus draugus, izmēģināt kaut ko jaunu, sajusties brīvi. Šeit ir ļoti brīva atmosfēra un nevajag būt kaut kādam milzīgam dejotājam, lai atnākt. Nav jākaunās, šeit nav vispār jāstraucās, jo arī, kad sāku dejot vispār nekāds nojausmas. Sākumā dejoju, kā mācēju. Jā, galvenais dejot tā kā sanāk, un neviens uz tevi nevērtēs un acīms neliks, kā saka. Visi, kas šeit ir priecīgi ar smaidiem un ar sviedriem un uzlabo savu labāko garīgo un fizisko uzmanību. Esat šeit arī nākošais gads, nenožēlosiet.